Labdien, cienījamie kolēģi, klātsošie 14:00 aicinājums sākt šīs dienas domas sēdi. Par darba kārtību. Tātad jums e-pastos tika izsūtīti 30 lēmumu projekti, kā arī ir sagatavots viens papildus lēmumu projekts, kas ir par sadarbību absolventu saldojumu organizēšanā vidusskolas, un līdz ar to būtu lūgums iekļaut šo te lēmumu projektu domas sēdes kārtībā kā pēdējo izskatāmo. Un pirms mēs pāriesim pie balsojuma vai diskusijas par darba kārtību, man informācija. Mēs esam šodien saņēmuši arī iespēju pieteikties Latvijas Basketbola Savienības organizētajā projekta konkursā par āru basketbola laukumu ierīkošanu, bet viņi ir norādījuši, ka jāiesniedz pieteikums ir līdz 20. kuram tur aprīlim, līdz ar to tekošajā kārtībā mums tas nav iespējams izdarīt. Es esmu sazinājies ar sporta skolu, un līdz ar to ir vēlme šajā projekta konkursā piedalīties ar domu šo āru basketbola laukumu izbūvēt esošā stadiona teritorijā, tātad upes galā, kur ir bijis kādreiz vecais skateparks. Plānotās mūsu līdzfinansējuma izmaksas varētu būt līdz 50 000, tad uz mūsu pusi ir tikai laukuma seguma sagatavošana, pārējot tātad pēdējo kārtu, tātad laukumam grozus nodrošināt Basketbola Savienību, tā kā līdz ar to es lūgšu sagatavot gan aptuvenās izmaksas, gan lēmumu projektu un aicināšu sasaukt nākošu nedēļu domas ārkārtas sēdi šeit te projekta pieteikuma apstiprināšanai. Mēs pēc iespējas ātrāk izsūtīsim plānoto šo te datumu un laiku, lai mēs laicīgi sagatavoties un šo te ārkārtas sēdi arī novadīt un lemt arī par atbalstu šajā projektā. Tas vienkārši bija informatīvs priekš par iespējamo ārkārtas sēdi nākošu nedēļu. Atgriežoties pie šodienas vai jautājumu par sagatavoto darba kārtību. Ja nav, tad lūgums ar papildus lēmumu projektu apstiprināt darba kārtību. Kurš par? Paldies, darba kārtība ir apstiprināta. Paldies, kolēģi. Tālāk, pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Salsnotu pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu darba laikiem vasarā, šogad, 26. gadā. Un ziņo mums Ines. Lūdzu, Ines. Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi! Izglītības pārvaldes speciālisti ir apkopojuši informāciju no pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem par bērnu dārza apmeklētību vajadzību vasaras periodā. Izejot no šīs informācijas, mēs esam sagatavojuši grafiku, kuru lūdzam šodien domas deputātiem apstiprināt. Paldies, Ines, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, tātad plāns uz vasaru ir apstiprināts. Paldies, Ines. Tālāk, otrs darba kārtības jautājums mums ir par Rozentāla mākslas muzeja darbības stratēģijas grozījumiem un projekta Rozentāla kvartāls apstiprināšanu. Un ziņo mums Agrita Uzoliņa, lūdzu. Labdien visiem! Tātad saistībā par šiem dokumentiem. Tātad ir divas stratēģijas, kas ir savstarpēji saistītas. Pirmā stratēģija tā ir muzeja stratēģija uz 5 gadiem, kura tika izstrādāta 2022. gadā. Un tā bija saistīta ar muzeja kārtējo akreditāciju. Šīs izvirzītie mērķi un uzdevumi šajā stratēģijā balstījās uz pieejamo budžetu un arī uz to finansējumu, kur mēs varētu dabūt mazajos projektos. Tas ir kultūra kapitāls un mazajie vietējie kā līdzīgi Cemeksam. 2025. gadā, tas ir pagājušajā gadā, tika izsludināts Eiropas Savienības kohēzijas projekts, kurā tika virzīti tādi mērķi kā uz kultūru, turismu un sociālo integrāciju un iekļaušanos. Līdz ar to mēs, protams, sasparojāmies un sākām strādāt pie šī projekta, lai varētu uzlabot gan savu infrastruktūru, gan arī paplašināt savu pakalpojumu klāstu. Līdz ar to, lai realizētu šīs projekta prioritātes, muzejam bija vajadzīgas šīs nepieciešamās stratēģijas izmaiņas, kuras jūs redzat, kas jums ir piedāvāts. Protams, līdz ar to ir izmaiņas šajā stratēģijā, līdz ar to, tātad, lai realizētu šos izvirzītos mērķus, ir arī šī projekta stratēģija, kurā ir piedāvāta šie pakalpojumi sadarbība nevalstiskām organizācijām, lai realizētu to, ko ir izvirzījusi šī jau izmainītā jaunā stratēģija. Paldies, Agrīt. Precizējumi, ne Cemeks, bet Švenks visticamāk, ne? Kā lūdzu? Švenks, nevis Cemeks. Švenks, jā. Paldies, lūdzu, Robert. Jā, man jautājums ir varbūt attiecīgi ne tikai uz stratēģiju, bet attiecībā plānu par šo mēbeļu veikalu restaurāciju un projektu ietvaros. Kas notiek, ja privāti īpašnieks, caur kuru šobrīd notiek braukšana uz šo ēku vienīgā būtībā piekļuvē, pasaka, nē, jūs nebrauksiet caur mani īpašumu?
Nu, es nedomāju, ka tāds varētu būt, jo principā viņi ir, teiksim, izstrādāti projekts un viss, un šis te mums ir jau vairāk gadu garumā, tas projekts ir izstrādāts, un mēs esam domājuši par šīs te ātras iekļaušanu. Tā ir zina, ka arī daļa deputāti ir iepazinusies un bijuši situāciju izpētījuši un redzējuši, un arī bijušo kolēģi visu šīs te nianses ir izrunājuši. Tas bija pagājušā gada rudenī, kad mēs jau strādājām un iesniedzām šo projektu un aktīvi visu apspriedām. Nu, cerēsim. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pieteikums un izmaiņas ir apstiprināts. Paldies, Agri, tev par ziņojumu. Tālāk, trešais lēmumprojekts ir par saistošiem noteikumiem par būvvaldes izstrādātu oficiālu dokumentu saņemšanu. Ziņo mums būvvaldes vadītāja Ingrīda Andersona. Lūdzu, Ingrīda. Labdien! Tātad sakarā ar būvniecības likumu un tam pakārtoto specializēto ministru kabineta noteikumu grozījumiem Saldus novada būvvalde sagatavoja grozījumus Saldus novada šajos saistošajos noteikumos minētajos. 19. februāra sēdē attīstības komiteja izskatīja izstrādātos noteikumu grozījumus un atbalstīja to publicēšanu pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē. Sabiedrības viedokļu noskaidrošanai tie tika publicēti no 20. februāra līdz 9. martam, un noteiktā laika periodā priekšlikumi un ierosinājumi netika saņemti. Atkārtoti komitejā tika skatīti, 26. marta komitejas sēdē tika skatīti šie grozījumi, un lūdzu virzīt, atbalstīt šos te noteikumu grozījumus un balsot. Jā, labi, paldies, Ingrīda. Kolēģi, vai ir jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Apstiprinām tev. Paldies. Paldies, kolēģi. Tālāk, ceturtais mums ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību Saldus komunālās servisu vidējā termiņa stratēģija. 26. līdz 30. gadam apstiprināšana. Un ziņotājs mums ir Kristaps Grīniņš. Tad varbūt ļoti īsi, jo es komitejā mēs jau izdiskutējam. Labdien visiem klātesošajiem, godātiem deputātiem un pārējiem klausītājiem, skatītājiem. Jā, šobrīd ir sagatavota mūsu vidēja termiņa darbības stratēģija līdz 30. gadam. Stratēģijā pamatā ir ietverts visas tās lietas, kas ir vajadzīgas, lai uzņēmums veiksmīgi attīstītos un spētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus. Stratēģija ir izaicinoša, investīcija plāns ap 20 miljoniem. Esat visi ar to iepazinušies, tā kā mans lūgums būtu šo te visu saskaņot un balsot par to, kad pieņemam šādu stratēģiju mūsu darbībā. Paldies, Kristap. Kolēģi, jautājumi? Viedokļi? Lūdzu. Aiga? Nē. Balkos Aigars. Jā, mēs komitejā jau runājam. Stratēģija ļoti plaša ir. Šobrīd bija ļoti īsais variants. Jautājums ir par katlu mājām. Iepazinos ar šo situāciju. Tātad 24. gadā viņas ir nodots ārpakalpojumā citai firmai. Jautājums kāds? Tas nav tikai Kristapam jautājums, mēs to Kristap jau runājam. Tas jautājums ir jebkuram šajā telpā. Kāds bija pamatojums? Kāpēc? Tātad es varbūt izskaidrošu. Mums ir 4 katlu mājas Saldu, Slimnīcas ielā, Kalncētas ielā, Rīgas ielā un Dzirnavu ielā. Viņas visu laiku ir strādājuši jau gadu desmitiem, un 24. gadā viņas ir nodots citai firmai apkalpošanā. Jautājums, kāds bija pamatojums? Jā, tad šādi lēmumi ir pieņēmis tā brīža, protams, valdes loceklis vai tāda kapitāla sabiedrības vadītājs. Es atceros to diskusiju, ka tad mirklī, kad tas lēmums tika pieņemts, tad tika izvērtēta kopējā situācija, un tas bija veids, kā tā brīža vadītājs nāca priekšlikumu optimizēt izdevumu sadaļu un izvērtēt ienākušo piedāvājumu. Līdz ar to izvērtējot savas potenciālās izmaksas un saņemto piedāvājumus ar atklāto iepirkumu, tika pieņemts lēmums slēgt līgumu atklātā iepirkuma rezultātā piedāvājums ņemtam. Vai ir kādam? Jā, lūdzu.
Jo tas, ka tika saņemts piedāvājums un tad tika nolemts. Tad jau pirms tam tika sludināts iepirkums, lai saņemtu piedāvājumu. Tad, lai sludinātu iepirkumu, tika pieņemts lēmums. Nu, protams, ka, lai spētu salīdzināt izmaksas pašu plānotās uzņēmumu un ārā pakalpojumu piedāvāto, ir jāuztais iepirkums, savādāk jau nav ko salīdzināt. Tā ir taisnība, jā. Es iepazinos ar šo iepirkumu un jā, izklausās varbūt pieņemam, bet tad, kad tu iepazīsties ar, tā kā es iepazinos ar iepirkumu, ļoti interesants tas iepirkums ir. Es gribu saprast, cik mums tas ir izdevīgi, vai tas mums šo cenu padara lētāku, jo tātad pamatā viņi tiek kurināti uz šķeldu, siltums tiek taisīts. Par šķeldu šis uzņēmums samaksā, bet mēs viņam samaksājam, vienkārši viņš mums piestāda rēķinu. Tātad pēc būtības par šķeldu viņš nemaksā, pēc līguma viņš arī tā kā īrē šīs 4 katlumājas, bet arī to viņš dabūna gadu laikā apakaļ, piestādot atsevišķu komponentu. Tātad pa īri viņš arī neko nesamaksā. Beigās paliek tikai darbināšana un uzturēšana. Darbināšana vakar bija arī Kuldīgā, tādā līdzīgā nejauši patiesībā uzņēmumā arī katlumāju. Viņš man pastāstīja, kā viņš to dara. Viņš ieber šķeldi iekšā, un tad 3 dienas viņš tur vairāk nerādās. Arī uzdeva jautājumu, cik bieži viņam saplīst viņu. Viņš teica, vienreiz pa 10 gadiem kaut kādu trūpiņu nomainīs. Tad plus sarēķināja, cik ir uzvarējis šajā konkursā šā brīža apkalpotājs. Viņš saņem 25,5 eiro par megavatstundu. Ja mēs sareizinām ar to, kas iepirkumā ir plānots, ir 20,000 megavatstundas, tas sanāk viņam maksā par šo pakalpojumu 500 000 katru gadu. Tad, kad es to redzu, man neliekās, ka tas ir izdevīgi, un es rosinātu Kristapam līdz nākošajai domas sēdēji sagatavot izvērtējumu, salīdzināt teiksim, vienu gadu, kā viņi ir nostrādājuši par to 500 000 to pakalpojumu. Un cik tas mums izmaksā iepriekšējos gados? Paldies. Ko ir vēl jautājumi? Es tikai to gribu precizēt, gribu likt dienas kārtībā šo lietu. Jums tāds iespējas, protams, ka būs. Kristaps klausās, tad viņš būs gatavs, viņš sagatavos, jā. Lūdzu. Ivars, jautājums. Mēs jau diezgan garu un plaši arī komitejā runājām par stratēģiju. Man jautājums, tā kā plānojās lielas investīcijas un arī, es saprotu, viņas ir galvenokārt vērsts uz to arī, lai tā kā mazinātu zudumus, kas ir trasē, es saprotu, kas mums ir šobrīd 500 000 gadā, tad vai, un kā ir paredzēts, teiksim, tā atskaitīšanās, tas mums šeit kā deputātiem, tas ir par šīs stratēģijas rezultātiem, tas ir kaut kā reiz gadā vai? Dzīvē šī atskaitīšanās notiek tā, ka vienu reizi pēc gada rezultātu apkopošanas un finanšu rezultātu saņemšanas, tad šie dati tiek iesniegti kapitāla daļu turētājiem. Tas notiek vienlaicīgi, tur ir atskaita par stratēģijā noteikto punktu izpildi. Tur ir arī valdes pašvērtējums par savu darbību, un šis te dokuments arī droši vien ir tas dokuments, kurā arī ir iespējams novērtēt par iepriekšējā perioda izpildi. Okay. Paldies, bet tur varēs redzēt arī to, kā tas, teiksim, kā tās investīcijas ir ietekmējuši to zudumu samazināšanos, jo saprot, ka šobrīd tas cipars ir pār pa 20% un tā labā praksa ir ap 7–8%, kā arī stratēģijā bija norādīts. 7–8 gluži nē. Bet tur bija minēts, kā labā praksa. Es saprotu, ka ir pieļauts Latvijā tā kā līdz 17. Minējāt arī, bet vienalga, kā to uzlabojumu gribētos redzēt. Paldies, jo tas, ko Kristaps ir atbildēja, protams, kad viens ir gala rezumē, kad ir gads beidzies, tad kapitāla daļa turēta pārstāvs, protams, kad iepazīstās ar gadu pārstāvjiem šīm visām lietām. Otrs, protams, kad arī ik mēnesis, pieņem vismaz ik mēnesis notiek šīs tikšanās operatīvās, lai monitorētu situāciju. Tā kā līdz ar to šī sadarbība kā tāda jau ir. Bet mēs šobrīd redzam, un it sevišķi, ja mēs runājam par energoresursiem un siltuma apgādi šobrīd, kas notiek pasaulē, protams, ka tas viss ir ļoti mainīgs, un tāpēc
arī ir kapitāla sabiedrībai vadītājs, kas izvērtē šo situāciju un plāno arī uz priekšu. Tā kā ir skaidrs, ka tiek meklēti visu laiku labākie risinājumi, un ja būs citi priekšlikumi, tad mēs, protams, tos visus arī izvērtēsim. Tā kā paldies Kristapam par to, ko viņš šobrīd dara, tiešām vada uzņēmumu, jo situācija tieši šī jomā šobrīd ir, es neteiktu, ļoti viegla. Jo, ja atceraties paši, kāds bija situācija šo ziemu attiecībā ar šķeldes problēmām, vai nepareizāk sakot, granulas problēmām, pirms tam, tad, kad šajos gados, jūs sakat, Aigars saka, ir slēgts šie līgumi, mums bija kara sākuma krīzes un gāzes cenas, un tad uz visām pusēm gāja šie te zaudējumi, tad mums bija citas sarunas un pilnīgi citas situācijas, tā kā līdz ar to tas nav tik viennozīmīgi, tiek meklēt labākie risinājumi, un vēl galā es gribētu tikai pieminēt to, ka šos visus tarifus galā apstiprina sabiedriskais regulators, kurš pārbauda katra centa pamatotību. Tas nav politisks lēmums, un tas arī nav Kristapa lēmums, kāds ir tarifs, protams, kopējā darbības virziens jā, bet galā tāpatām katra izmaksas centa pārbauda regulators un to apstiprina vai noraida. Un es zinu, ka mums tiešām ļoti ilgi gāja šis viss process, tā kā līdz ar to tiešām tur viss arī tiek pārbaudīts. Bet vienkārši es saku, ka tas ir ļoti komplicēti, bet paldies deputātiem par interesi. Edvard, lūdzu, jā. Jā, tieši par regulātoru bija jautājums Kristapam, tā kā mums šīs te katlamājas operēšanas pasākumi ir nodot akvakalpojumā, un arī šis tarifs tiek saskaņots tad regulātorā. Cik ir pieļaujamais peļņas procents, ko regulātors saskaņo? Nepateikšu tagad precīzi procentu, bet tas jebkurā gadījumā tiek vērtēts katrā gadījumā atsevišķi, un tur nedrīkst būt tāda situācija, ka tas peļņas procents tur ir visticamāk uz kaut kādiem 15%, jo katrā gadījumā regulators vērtē šo situāciju atsevišķi, un loģiski, ka katram uzņēmumam ir jābūt kaut kādam peļņas procentam, kurš ir jāuzrāda un kuram normālā aprēķinā ir jābūt. Normāli tie ir, es teiktu, droši vien 10 līdz 15%. Tā ir tas cipars, kuru iekļauj, teiksim, šajā te aprēķinā, un tad jau tālāk ir šis kapitāla daļu turētāji un pašas sabiedrības valdes lēmums par to, kur šo peļņu novirzīt. Tas ir jūsu, es vairāk domāju par šī apkalpojuma sniedzēju, kas iekļauts tarifā. Tas tādā griezumā netiek vērtēts, jo šis te pakalpojums tiek uztverts kā pakalpojums, kas tiek pirkts, kura vērtība tiek ievērtēta tarifā. Un mums savukārt pretī arī šajā te aprēķinā bija arī aprēķina modelis pēdējo tarifu, kad skaņoja pagājušā gada vasarā, ko tas izmaksāt, ja mēs to būtu spiest kurināt ar savu teiksim, darbspēku. Un, tur nebija tā viennozīmīgi pēc aprēķiniem saprotams, kad tur ir tā, ka vienos vārtos, ka mēs esam lētāk varam kaut ko izdarīt un kurināt. Jo regulators to vērtēja, var droši vien spekulēt ar to, ir izdevīgāk šādi, izdevīgāk citādi, bet droši vien es atgriezīšos pie tā, ko es teicu jau komitejā, pie iepriekšējās sarunas par šo stratēģiju. To pareizo vērtību un tos ciparus varēs vislabāk salikt tad, kad tuvosies beigām šis te nomas līgums. Un tas tad droši vien arī būs tas brīdis, kad varēs adekvāti izvērtēt, vai turpināt, kā turpināt un kā darīt tālāk. Šobrīd pa vidu ir jāsaprot tas, kad ir bijuši virkni piedzīvojumi ar izmaksu celšanos, izmaksu samazināšanos. Šobrīd ir kārtējais mirklis, kad atkal izmaksas ceļās. Mēs paši redzam, kas notiek ar degvielas cenām uzpildes stacijās. Kad tas beigsies un kāda būs kopējā ietekme, mēs varam tikai šobrīd mēģināt uzminēt. Bet tas ir jautājums, kuru droši vien ir jāvērtē vairāk gadu griezumā. Un to, ko es gribētu arī mazliet atbildēt uz iepriekš uzdoto jautājumu. Pat ja mēs šobrīd saprotam kaut kādā brīdī, kad šis te, kaut kāds aprēķins vai vēl kaut kas uzrāda kaut kādu mazliet uz vienu vai otru pusi izdevīgumu, mums ir jāņem vērā, kad ir noslēgti līgumi, ir saistības uzņemts, un otra puse visticamāk arī savus intereses mēģinās aizstāvēt arī tiesā. Līdz ar to nav viss gluži tik viennozīmīgi un tik vienkārši.
Jā. Jā, Edvard, es tikai īsti vēl repliku par to, ka es nedomāju pirmām kārtām, ja caur regulātoru pa peļņu, tas nav noteikti virs 10%, bet, kā jau teicu, tas ir, ja gala ražotājiem tas ir cits, tas ir piedāvātā summa, kur varbūt atsevišķi neuzrāda peļņu, bet kopumā es vēl gribētu vienu lietu pateikt, kad mēs redzam stratēģiju ļoti ambiciozu, ar ļoti lieliem plāniem, ļoti lieliem ieguldījumiem un investīcijām. Tā nauda no sevis nekur nerodās. Un mūsu atskaites punkts pret mūsu iedzīvotājiem ir tarifs. Mūsu uzstādījums vienmēr ir bijis noturēt tarifu un nodrošināt pakalpojumu. Un ar to skatoties pie esošās situācijas, kāda tā sistēma un situācija ir skaidrs, ka ir vajadzīgas investīcijas, bet viņas pašas no sevis nekur nerodās. Un līdz ar to šeit ir stāsts par tarifu, par investīciju daudzumu un par to, cik ir saimnieciska tā darbība un situācija uzņēmumā. Tā kā līdz ar to tiek meklēts visu laiku kompromiss, lai būtu labāka situācija. Bet lūdzu, Aigar vai Edvard, tur bija, ja? Es tikai mazliet tādu repliku par to, ka mēs šobrīd neuzstājam uz kaut kādu līgumu pārskatīšanu vai kaut tādu, vienkārši šo līgumu beigu termiņš iekļaujās stratēģijas darbības periodā. Tikai tāpēc mēs vēršam uz uzmanību. Jā, tas ir skaidrs, ka es piekrītu, ka tad arī nemitīgi šis process tiek menedžēts, un to, ka mēs esam arī Kristapu runājuši, beigsies apkurs sezonu, arī tiks izvērtēts, jo jāsaprot arī to, ka mēs pirms sezonas runājam, ka ir tā situācija, skatāmies, mēs modelēsim, un paralēli mēs arī, protams, kad Kristaps modelēs savas izmaksas uzņēmumā pārņem to situāciju, protams, kurā mirklī pārņemē nepēc, tas ir cits stāsts, jo ir noslēgtie līgumi tā, bet galā mums tiešām ir šī sezona ar vairākiem pārsteigumiem. Lai gan Trumpa laikam par pārsteigumu jau vairāk nevar nosaukt, bet ir energoresursi. Pirmo reizi 20 gados mums ir augsts ziema, kas atkal visu šo energoresursu stāstu mums iedziņ ķīli un situāciju. Tā kā līdz ar to situācija nav viegla. Jā, bet tieši tā mēs arī šobrīd darām. Lūdzu, Par to peļņu, tātad iepirkumā ir ļoti precīzi viņam pateikts, ir pa katra megavatu viņš saņem 25,5 eiro. Un tad paskatāmies, cik tarifu kopā tiek maksāts. Nezinu, cik bija 85 eiro par megavatu. Tad 25,5 no tā ir uzņēmējiem. Un tad jautājums, cik viņš ar tiem 25,5, cik viņam izmaksā, lai visu veiktu to darbību. To paņem nost, un tad veidos. Tur ir kaut kāda zem, kaut kāds 20% jābūt. Tiešās izmaksas, jo nekas nenotiek tāpat vien, tur iekšā arī viņa tiešās izmaksas. Jā, es vēl precizēšu. Es būšu laimīgs, kad būs šīs izvērtējums un ka viņš būs mums izdevīgs. Es patiešām būšu laimīgs, bet to, ko es redzu... Katrā ziņā šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka 25 kaut kādu peļņu nosaukt. Tā nav peļņa, tas, cik viņš saņem. Tālāk, par to viņam ir jāiekļaujās. Jā, bet tas, ko Kristaps saka, tas jau nenozīmē, ka mūsu uzņēmums to visu var izdarīt pa vēl. Tā ir viena lieta, un otra lieta dzirdēt, kad uzņēmējs šobrīd nomājot neko nemaksā, tā arī nav. Cik maksā par katru māju? Cik gadu mums ir ap 110 000. 110 000, saka, neko nemaksā. Jā, tieši tā, neko nemaksā. Ok, 110 000 neko nemaksā. Tagad viņš saņem to pašu, tajā pašā gadā saņem visu 110 000. Bet, protams, nē, tas nav, protams, ir atsevišķi komponenti, kur ir iekļaut tarifā un skaidri uzrakstīt, tad, kad viņam viss ir apmaksāti, ir pa tekošo gadu īre ir atmaksāta, šo komponentu vairs nepiemēro. Tātad viņš samaksā īri, un tajā pašā gadā viņš atsevišķi komponenti, kur ir nosaukta N, saņem visu īri atpakaļ. Tas ir aprēķinos iekšā. Labi, mēs pēc tam par to varam diskutēt. Labi, bija lūdzu, Anderson kungam. Es par to, ka tos aprēķinus, tagad mēs nespējam, atrast, vai tas ir izdevīgi vai neizdevīgi. Kristaps teica, ka to galu rēķinu mēs varētu darīt tagad līgums tuvosies beigām. Tas viss baigi forši. Bet tas līgums beidz ziemas vidū. Un ja mums kaut kādā tieši pirms tās pēdējās apkuras sezonas beigām, kad tas līgums taisīsies, bija kaut kāds 2-3 mēnešus iepriekš mēs šeit sēdēsim, un tas aprēķins būs atnests, vai ka mums tas ir izdevīgi, vai tas mums ir neizdevīgi. Tad tas būs pavēlā. Nē, protams, tas nenotiek tā, kad uz pēdējo datumu, salāgā datumu, tas darbs tiks izdarīts jau līdz vasaras laikā, lai tiek vai nu palaist procedūru, vai nu pārņemšanas process palaist. Tur jābūt pilnīgs, ka vismaz kaut kāda procedūra vai beidzam ātrāk pusgadu, vai pusgadu vēlāk beidzam, bet viņai jābūt skaidrai, ja ir nepieciešama beigt. Ja nav nepieciešama beigt, tad viss kārtībā. Pilnīgi skaidrs, jāuzliek. Par to izvērtējumu, ko es vēlos, nevajag nekāds ļoti precīzi izvērtējumu, ne tur 5000
1000, 5000 vai 10 000 vai precizāk. Mēs runājam par 100 000. Tātad ļoti aptuvenu aprēķinu tas, ko es vēlos redzēt. Un tas ir ļoti, es teiktu, pat diezgan vienkārši izdarīt. Tātad, kur ir izmaksas, kādas ir vajadzīgas. Tātad viens ir, cik ir bijuši komunāla servisam pēdējo, teiksim, 5 gadu laikā remontdarbos izmaksas, tā lai saprast, cik tas apmēram gadā izmaksā, tas ir viens. Un otrs ir jāsaprot, cik izmaksā iebērt šķeldu iekšā katlā. Tās divas lietas tikai vajag. Un mēs uzreiz varam salīdzināt, cik tas ir izdevīgi vai nav izdevīgi. Viņš ir vairāk kā gadu nostrādājis, mēs jau redzam, cik viņš katru gadu saņem. Tātad tur mums nav jāgaida vēl 1 gads vai vēl 5 gadi. Tie atkārtosies no gada uz gadu. Jautājums ir tikai par to, cik mums tas izmaksāja pēdējos 5 gadus. Un mēs varam ļoti precīzi salīdzināt. Paldies, Aigar. Kristapam mājasdarbs dos, lai tad gatavo aprēķināt. Labi, kolēģi, vai vēl jautājumi viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pievienot tas, ka viņš sagatavos, tad uz nākošo domas sēdi. Mēs varam taisīt atsevišķu tikšanos, protams, kad Kristaps sagatavos šo situāciju un mēs to visu pārnāsim. Es gribēju iekļaut to kā atsevišķu punktu. Labi, tad ir jāgatavo tad lūdzu priekšlikumu sagatavotajā lēmuma projektā, par kuru mums ir jābalso. Priekšlikums ir sagatavot izvērtējumu šim īres līgumam uzņēmumam, kur ir nodoto 4 siltumkatli, izvērtēt, cik tas mums finansiāli izdevīgi. Izvērtēt pirmā gada darbību, kas sākās 24. gada martā, tātad no 24. gada 1. marta līdz 25. Jā, bet var, lai nesarežģītu 1 gadu. Nē, tas var redzēt viņu. Mēs paliekam labāk un mazliet vēlāk un 2 gadus izvērtējam. Labāk iedot 2-3 mēnešus laiku. Viņi saņem vienu to pašu maksu katru gadu, tā kā tur kolēģi, varbūt jūs varat vienoties vismaz par kaut kādu vienu to stāstu, par ko mums nobalsot. Tātad izvērtēt 1 gadu, izvērtēt ar kaut vai mūsu komunāla servisu līdz tam brīdim pēdējo 5 gadu vidējās izmaksas. Paldies, es tikai saku vēlreiz, ka mums tikšanās būs, mēs pieaicināsim un ļausim Kristapam sagatavoties, un mēs klātienē šo te visu arī varēsim pārnāt ar visiem cipriem. Bet priekšlikums... Es atvainojos, kāpēc ir šāda pretestība, kad ir deputāti, kas strādā, kas iegulda savu laiku? Kāpēc es to daru, lai kaut ko labāk justos? Nē, es to daru, lai būtu lētākas izmaksas. Kāpēc ir šāda pretestība? Kāda pretestība? Mēs šobrīd runājam par to, kad es jau saku vēlreiz, ka šāda tikšanās ar visiem dokumentiem un aprēķiniem tiks nodrošināts. Tālāk jūs attiecīgi savu ietvaru pienākumos, jūs tagad nākat ar priekšlikumu. Tad lūdzu noformulēt līdz galam priekšlikumu, par ko balsos deputāti. Jā, tad tikko noformulēt. Bija grūti gan saprast, bet es sapratu, ka kolēģi sapratu, par ko es tās. Labi, tad lūdzu balsojums par priekšlikumu papildināt lēmumu projektu. Kurš par? 6 par. Paldies pret. 3 pret. Atturās. 3 atturās. Jā, 4. Jā. Jautājums varbūt var tie, kas balsoja pret deputātu, kāds nokomentēt, kāpēc jūs pat esat pret to, lai elementāri izvērtētu komunāla servisa izmaksas, kuri tiešām nav mazas izmaksas, runa ir par 100 000 iespējams lielākām izmaksām. Tāpēc es balsoju pret par šādu izvērtējumu. Kolēģi grib atbildēt? Iereiz uzdevu jautājumu, es atbildēšu. Tātad es tos kapitāla daļu turētu pārstāvīgi. Viņš teica, ka viņš viņu sagatavos. Attiecīgi konkrētā laika periodā jūs viņu uzspiežat uz 3 dienās sagatavot šo te. Tāpēc arī balsot pret. Paldies. Nē, jūs teicāt, Aigru, šobrīd diskusijas ir beigušās. Paldies. Tad mēs nobalsojam par tavu priekšlikumu, ko es vēlreiz saku, šāda tikšanās tiks organizēta. Un šie situācija ar visiem aprēķiniem tiks pārspēs, tā kā neviens šeit neko neierobežo. Labi, kolēģi, ja vairāk priekšlikumu jautājumu nav, tad lūgums balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. 3 atturoties, lēmums tiek pieņemts. Paldies, Kristap, par ziņojumu un par tavu darbu. Lai turpmāk sagatavo lūdzu aprēķinu, kā tas viss izskatās, un informēsim deputātus par šo tikšanos klātienē arī noorganizēsim. Tālāk, 5. par Saules medicīnas centru un ziņojumus finanšu nodaļas vadītāja Dēra Šlanka par līdzdalības saglabāšanu pakalpojumā. Tātad iekšējais auditors Santa Kalniņa attīstības komitejā jums noteikti visu perfekti izstāstīja. Tātad ir sagatavots lēmums par to, lai saglabātu līdzdalību Saules medicīnas centra
uzņēmumā, ir saņemti institūcija atzinumi, kas ir nepieciešami, lai mēs šādu darbību varētu veikt, un tātad lūgums to balsot. Paldies, kolēģi, vai jautājumi, priekšlikumu, viedokļi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņems. Paldies, kolēģi. Tālāk par Saulles pilsētas pārvaldes likvidēšanu ziņojums Valdes Dīriņš, ja? Vai Linda? Nē, Valdes, lūdzu, Valdi. Labdien, kolēģi! Sagatavotais lēmuma projekts izriet no jūsu iepriekš vairāk mēnešu garumā veiktās administratīvās reformas saistībā ar administrācijas reformas pašvaldībā, un kā viens no pēdējiem pašvaldības darbiem būtu ar šī gada 1. aprīli tiek likvidēta pašvaldības budžeta iestāde Saulles pilsētas pārvalde. Lēmums ir nepieciešams, lai mēs viņu varētu izslēgt no uzņēmuma reģistra publisko personu informācijas datu bāzes. Paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pret, atturās, 2 atturoties, lēmums ir pieņems. Paldies, kolēģi. Tālāk mums ir 7. lēmuma projekts par grozījumiem mūsu centrālās pašvaldības pārvaldes nolikumu un ziņojumus. Personāla boss Linda Milna, lūdzu. Labdien visiem! Kā jūs paši zinat, ka 2026. gada 29. janvārī tika pieņemti saistošie noteikumi par grozījumiem pašvaldības nolikumā. Tad attiecīgi saskaņā ar pieņemto domas lēmumu tika pašvaldības speciālisti sagatavoja atbilstošu grozījumus centrālās pārvaldes nolikumā. To papildinot ar darba vietu adrešu sārakstu, izdarot precizējumus saistībā ar izpildirektora amatu, iekļaujot infrastruktūras nodaļu un pienākumu pārdalas starp atsevišķām nodaļām. Lūdzu, balsot par. Paldies, Linda. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pret, atturās, 3 atturoties, lēmums ir pieņems. Paldies, kolēģi. Tālāk mums ir projekta sadaļa, un 8. mums ir par Strautu, Foreļu un Taimiņu. Taimiņu arī mums būs, jā? Lūdzu. Labdien visiem! Saulles novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību Saulles makšķernieku klubs gatavo projektu Strautu, Foreļu, Taimiņu populācijas izmaiņu monitorings Cieceres upē 2026. Pieteikums iesniegšanai lauka atbalsta dienas zīvu fonda projektu konkursā par valsts atbalstu piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai. Projekta iesniegšanas datums ir šī gada 2. aprīlis, un projekta mērķis ir veikt Strautu, Foreļu populācijas atjaunošanas un ilgspējas novērtēšanu Cieceres upes posmā virs Pakuļu ūdenskrātos, kā arī Strautu, Foreļu, Taimiņu populācijas izmaiņu novērtēšanu salīdzinājumā ar 2018. pētījuma rezultātiem Cieceres upē virs un zem Pakuļu ūdenskrātos. Kopējās izmaksas uz komisiju un komiteju tika virzīts 12 000, bet pagājušā nedēļā noslēdzās zemsliekas iepirkums, līdz ar to es varu precizēt summas, kad procentālais sadalījums paliks tāds pats, vienīgi kopējās izmaksas ir 10 207,41 eiro, no kuriem zīvu fondu finansējumu mēs lūksim 8505,83, bet Saulles novada pašvaldības finansējumu 1701,58 eiro. Lūdzu atbalstīt projektu pieteikumu iesniegšanu un projektu apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu naudas plūsmu nodrošināšanu. Tad mums ir jāveic korekcijas ciparos, ja? Pareizi? Jā. Ja? Tātad mums iepirkums rāda mazāks izmaksas, līdz ar to lūgums būs priekšlikumā precīzi pasaki, kāda summa mums būs tagad? 10 207,41 eiro. Ja. Paldies, kolēģi. Tad man priekšlikums būs tad izmainīt šo te līdzfinansējumu summu, kurš ir par. Paldies. Tātad šis izmaiņas tiek iebalsots lēmuma projektā, vai kolēģi jautājumi kopumā par lēmuma projektu? Vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balso. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Edvards Šmits atturās. Paldies, kolēģi. Līdz ar to lēmums ir pieņems. Tālāk mums ir 9. par ģimenes profesiju iepazīšanas dienu pieteikums projekts. Saulles novada pašvaldība vēlas iesniegt projektu ģimenes profesiju iepazīšanas dienu pieteikumu sabiedrības integrācijas fonda grantu konkursā ģimenei draudzīga darba vieta.
Pasākuma mērķis ir veidot ģimenēm ar bērniem atbilstošu sabiedrību, īstenojot pasākumus un atbalsta programmas psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai, radot priekšnoteikumus pozitīvai bērnu attīstībai un sociālai integrācijai, ļaujot īstenot viņu potenciālā veiksmīgai dzīvei. Projekta iesniegšana ir līdz šī gada 1. aprīlim, un mūsu projekta mērķis būtu stiprināt ģimenēm draudzīgu vidi Saules novada pašvaldībā, lai ieviestu ģimenēm draudzīgas darba organizācijas praksi un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Projekta ietveros organizēsim aktivitātes, kuras ietveros bērniem un jauniešiem tiek nodrošināta iespēja iepazīt vecāku un vecvecāku profesijas, vienlaikus veicinot ģimenes locekļu savstarpējo sadarbību, bērnu sociālo un emocionālo attīstību, kā arī pozitīvu attieksmi pret darbu un ģimenes vērtībām. Kopējās izmaksas ir līdz 333,33 eiro, no kuriem fonda finansējums būs 4000 un Saules novada pašvaldības finansējums 1333 eiro. Super. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to projekta pieteikums ir apstiprināts, lai veicās piesaistīt. Tālāk, kolēģi, mums ir 10. lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībām projektu ieviešanu. Un arī ziņojums Andra vai stāvja, kas... Jā. Mēs Finanšu komitejā šos jautājumus izskatījām, vai kolēģi ir jautājumi par kādu no šiem projektiem vai summām. Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to tad 10. lēmuma projekts mums arī ir apstiprināts. Un 11. lēmuma projekts mums ir par finansējumu piešķiršanu mūsu nevalstisko organizāciju atbalsta fonda projektiem izskatītiem. Šeit tad, kā ir, nekas nav mainījies no Finanšu komitejas, kur atbalstu no komisijas ir guvuši 17 projekti. Visi ir veiksmīgi tikuši līdz domas sēdēji. Vai kolēģi ir jautājumi par kādu no projektiem vai summām vai kādām citām lietām? Jā, lūdzu, Mārtiņ. Jā, tāds Mārtiņš Lakstons. Es nepiedalīšos balsojumā par 13. un 15. projektu. Labi, paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi vai viedokļi vai vēl citas lietas? Ja nav, tad man būtu lūgums aicināt balsot par, ņemot vērā to, ko Mārtiņš teica, ka Mārtiņš nepiedalās balsojumā par 13. un 15. projektu. Ja? Tātad, ja citiem kolēģiem nekādi ierobežojumi nav, tad lūdzu balsot, kurš par. Paldies, kolēģi. Līdz ar to šie visi projekti ir guvuši mūsu atbalstu, lai veicās ar realizēšanu dzīvē. Un gaidīsim arī rezultātus. Paldies, Anna, tev par ziņojumiem. Tālāk mums ir 12. lēmuma projekts par grozījumiem sankciju noziedzīgo līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības organizācijā. Tas uz mums uz domu laikam, ja? Daira? Jā. Nu, lūdzu. Tātad skatīts Finanšu komitejā, un lai tātad iepirkuma komisija varētu pilnvērtīgi strādāt un iekšējā audita nodaļa pārliecinātos, ka tātad visas pieļaujamās prasības tiek izvērtētas, tad ir sagatavots lēmums, kas papildina šos te noteikumus. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, visas sankcijas ieviešanas mums ir apstiprināts. Paldies, Daira. Tālāk nākošais mums ir 14. par personīgo transportu izdevumu sekšanu. Nē. Es pārlecu. Es atvainojos, tātad 13. Nu, tas ir tas cipars 13. Tā, par ēdināšanu mūsu pirmskolas izglītības iestādēs, saistībā ar budžetu. Jā, tātad budžetā apstiprināja 1 eiro bērndārzos maksu dienā. Tātad ir izgājusi procedūra, nekādi iebildumi nav saņemti, un līdz ar to no 1. aprīļa ir piemērojams 1 eiro bērndārzos maksa, kas tiek sekta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Jā, paldies, kolēģi Jovanais, par to, kas ir sagatavots, jo tas tiešām būs liels atbalsts tieši jaunajām ģimenēm. Es domāju, ka mēs pie tā kopā arī neapstāsimies un turpināsim šo te atbalstu palielināšanu katru nākamo gadu. Vai kolēģi jautājumi vai viedokļi? Lūdzu. Tur iepriekš bija mums arī tiem, kas ir otrais bērns. Tas paliek spēkā. Šis ir papildināts, bet tas, kas ir jau bijis, tas ir turpināts. Jā, paldies, ja pārējie visi, protams, atvieglojumi un dotācijas turpinās. Ja kolēģi vairāk jautājumu nav, tad lūgums balso, kurš par. Paldies, pret atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Tālāk, 14. par personisko transportu izdevumu sekšanu kārtību. Ja? Jā, tad arī šie saistošie noteikumi ir izgājuši procedūru, nekādi iebildumi nav saņemti, un līdz ar to varam samaksāt 20 eiro par nobraukto kilometru.
20 centi. Es domāju, eiro. Jā, es atvainojos. Tu jāpērk mašīnas. Es jau visu miljonos skaitu, tāpēc man tie centi. Jā, ļoti patīkam dzirdēt. Jā, tātad bērni, kuri iegūst speciālās izglītības programmās, speciālās iestādēs. Paldies. Vai kolēģi jautājumi? Viedokļi, ja nav, tad lūgums balso, kurš par. Paldies, lai to atbalsta. 15. par uzturu devas kompensāciju pašvaldības policijas. Jā, tātad arī personu. Jā, tātad šie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši uz apstiprināto budžetu. Budžetā šī summa tika ievērtēta un ir tātad sagatavots lēmums, kad mēs varētu pašvaldības policijas darbiniekiem maksāt uzturdevu 65 centu apmērā par dienu, kas ir nostrādāta, bet ne vairāk kā mēnesī valstī noteiktais strādājumo stundu skaits. Paldies, Dārga. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par. Paldies, lai turpinās nodrošināšanu drošības. Un tas arī stāsies tātad ar 1. aprīļa spēkā. Tas palīdzēs mums policistiem. Paldies. Tālāk, 16. lēmprojekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem. Jā, tātad budžeta un ekonomikas komisijā tika saņemti 2 iesniegumi – Saldas vidusskolai avārijas seku likvidēšanai un Jāņa Rozentāla vēstures un mākslas muzejam gleznas iegādēji starpībai, kas nepieciešams papildus budžetā. Kolēģi, vai jautājumi par šiem darbiem? Ivar, jālūdzu. Es skatos, jautājums nav par konkrētiem 2 punktiem, kur prasās izmaiņas, bet jautājums par budžetu kopumā vai, kā iepriekš pie komunālas servisa stratēģijas minējāt par enerģijas izmaksu pieaugumu sezonā, tāpat tas arī šī brīža ģeopolitiskās situācijas ietekmē. Mēs redzam visu izmaksu pieaugumu, vai ir plānots vispār, vai kaut kas tiek darīts, tā kā pārskatīt šī gada budžetu, un vai vispār ietekmi uz budžetu, un līdz ar to arī budžeta izmaiņas. Jā. Paldies, Ivar, par jautājumu. Jā, tas ir skaidrs, ka izmaiņas budžeta šajās pozīcijās noteikti būs, tas ir neizbēgam. Es domāju, ka mēs to visu nomonturēsim, varētu būt jūnijas, jūlijas gada vidū, kad mēs paskatīsimies izpildu, pārnās ar iestādēm, jo katra situācija pielāgojās, bet noteikti būs. Vai nu mēs meklēsim papildus no šiem te neparedzētiem līdzekļiem, dosim papildus, vai pārbīdīsim iekšējos resursus iestāžu, skatīsimies, bet noteikti budžeta grozījuma kopaina viss būs jūnijas, jūlijas, skatīsimies pēc situācijas. Patreiz var pateikt, ka energo resursu dēļ nekādi tāda budžeta iztrūkums, papildus līdzekļi nav nepieciešami. Patreiz šajā momentā. Es domāju, ka saistībā ar, teiksim, apkurs sezonu. Ja? Jo apkurs rēķini bija tikai par janvāru, februāru, par 2 mēnešiem, tā teiksim, tādi lielākie. Patreiz nerada nekādus draudus, lai būtu nepieciešama papildus. To tad mēs skatīsimies uz priekšu, tas ir tikai šis mēnesis. Ja? Tas, ko Ivar saka, es domāju, ka tas īstībā jautājums ir daudz nopietnāks, jo pirmkārt mēs droši vien, ka visi ceļš ir uzņēmēji, un arī mēs kā budžeta iestādes gaidām, lai šis situācija normalizējās un atgriežās daudz maz vecajās sliedēs, un, protams, kad mūsu jautājums par cik lielām korekcijām tās rādīs, cik ilgi laiks šis te viss turpināsies. Un, protams, ka tās seks ir ne tikai degvielas uzpildes stacijās, tā ir kopējā inflācija, un tas nav tikai saistīts ar apkuru, protams. Tā kā līdz ar to skatīsimies, ir tikai 3 nedēļas, cik mums ir pagājuši šī zīmē. Tā kā skatīsimies līdzi un cerēsim, ka ātrāk tas beigsies un atgriezīsies atpakaļ vecajās sliedēs. Ja ne, tad tās korekcijas būs daudz nopietnākas un arī nākotnē ietekme būs daudz nopietnāka, protams. Tā kā paldies, jā, mēs to darīsim kopā. Jā. Tātad paldies, atgriežamies tātad vai vēl jautājumi vai viedokļi par budžetu grozījumiem neparedzētiem nav. Ja? Kolēģi, nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to lēmums par šiem finansēm piešķirts. Tālāk 17. par pamatu budžeta ziedojumu dāvinājumu budžeta izpildu. Lūdzu, Dēra. Jā, tātad ir sagatavots gada pārskats. Gada pārskats ir nedaudz citādāks kā saimnieciskā uzņēmuma gada pārskats. Mēs savu gada pārskatu iesniedzam valsts kasē, nevis valsts ieņēmumu dienestam. Ir saņemts zvērināta revidenta pozitīvs atzinums 18. martā. Šie ir tādi
No gada pārskata, kā es saku, nu, tā kā svarīgākie cipari, jo visu gada pārskatu iekļaut ir ļoti grūti. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Viedokļi. Jā, lūdzu, Edvard. Jā, es jau 2 mēnešu atpakaļ iesniedzu pašvaldībā deputātu pieprasījumu, lai iepazītos ar 25. gada budžeta izpildi, ekonomisko apakškodu un iestāžu griezumā. Ko es esmu saņēmis atbildi, ka šādu man nedos, ka es varu iepazīties ar kopējo valsts kasē. Bet valsts kasē tad mums nav apakškoda un iestāžu griezumā. Jā. Tad jautājums ir šāds. Kāpēc jūs pašvaldību man kā deputātam nesniedzat šādu informāciju? Tātad, Nu, labāk būs, var pastāstīt. Mums ir centralizētā grāmatvedība. Budžetu mēs stiprinam pa lielām zīmēm un kopēji. Visas budžeta tāmas atbilstoši iestādēm jūs varējāt iepazīties. Kas ir saistīts ar izpildes funkciju. Izpildes funkciju kontrolējam mēs izpildvaru. Un tātad mēs esam atbildīgi par to, lai pieņemtie lēmumi, to, ko jūs esat pielēmuši, tiktu izpildīti. Tātad jūs varat arī pārliecināties, ka jūs nepieņēmāt 25. gada budžetu, bet atbilstoši apstiprinātiem budžetam un veiktajiem grozījumiem pagājušā gada garumā, tātad ir budžeta izpilde, kas ir pret plānoto ir mazāk. Nav pārpildes. Mums galvenais ir iekļauties plānotajā budžetā. Es precizēšu, jūsu budžeta apstiprināšanu mums tika iedots budžeta tāmas ar 25. gada plānoto, gan iestāžu, gan ekonomisko apakškodu griezumā. Un 26. gada budžeta projekts iestāžu un ekonomisko apakškodu griezumā. Bet izpildi par 25. gadu šādā griezumā jūs nerādat. Par budžeta izpildi atbild iestādes vadītājs. Iestādes vadītājs, es esmu griezies, tātad iestādes vadītājs ir mums izpilddirektors, bet atbild man domas priekšsēdētājs izpilddirektoru vietā. Kāpēc tā informācija netiek sniegta? Tas ir slēpjams jautājums. Kāpēc jūs slēpjat informāciju par budžeta izpildi? Paldies, Edvard. Slēpjams to nekas atbildējas, tāpēc, ka bija jautājums novīzēts man, tad atbildē viss arī tika uzskaitīts. Un, ja ir kāds specifisks jautājums par kaut kādām atsevišķām lietām, tad vajag precizēt. Mēs, protams, uz to sniegsim atbildi. Nē, es precīzi uzdevu jautājumu, ka es vēlos saņemt budžeta izpildi par ekonomisku kodiem un struktūru vienībām. Iestādēm, bet tas netiek sniegts. Jā, paldies. Kāpēc tad mūsu budžeta sagatavošanas procesā tiek sniegt šādu informāciju par plānoto? Tad mēs tiekam apdalīti, tā ziņā, ka mēs nevaram īsti sakot līdzi, vai reāli tas tiek izpildīts tā, kā mēs apstiprinām vai nē. Tas, ka mēs lielos cipros, kā saka, apstiprinām, tas jau nenozīmē, kas notiek mazajos cipros. Par to atbildam mēs izpildām. Par izpildi. Jā, bet vai mums ir tiesības ar to iepazīties? Jā, bet precīzāk ir jāprast tieši, kas jau būs. Es jums uzdevu jautājumu, 2 reizes vēstuli tika rakstīta, kas jums tur nebija skaidrs? Tā, Edvard, man ir lūgums, tad atgriežamies pie lēmumu projektu un atbildi jūs saņēmāt, jums šodien tika nosūtīti. Jā, atbildi tika atskatīšanās paraugu stundu. Es nepārtraucu. Tātad, ja ir vēl kaut kādi papildus jautājumi, droši rakstiet. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Diviem atturoties, lēmums ir pieņemts. Es nevaru balsot par to, ko es neesmu iepazinies ar informāciju. Jā, paldies, Edvard, mēs sapratām. Tālāk, paldies, Dārta, par ziņojumiem. Tālāk, 18. lēmuma projekts ir par pilnvarojumu apliecināt parakstu saucamot pašvaldībām. Ziņojumu mums šuris valdes dīriņš, lūdzu, valdi. Sveicināt vēlreiz. Sagatavotais lēmuma projekts ir priekšlikums, ko pašvaldības valdes ir saņēmusi līdzvērtīgi ar citām visa valsts pašvaldībām no centrālās vēlēšanu komisijas. Jautājuma grieziens saistījās ar to, ka Centrāla vēlēšana komisija informē visas pašvaldības, ka šī gada 12. martā ir stājušies spēkā grozījumi Latvijas Republikas likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvām. Šajā gadījumā vienkāršā valodā runājot, tātad, lai varētu valsts
veikt priekšdarbus par kāda likuma projekta ierosinājumu vai tautas nobalsojumu. Tātad jūs esiet dzirdējuši un varbūt kāds ir piedalījies. Vispirms ir jāsavāc iedzīvotāju paraksti. Tātad katrai pašvaldībai tiek dots uzdevums no Centrālās vēlēšanas komisijas noteiktā laika periodā par konkrētu likuma projektu ierosinājumu vai tautas nobalsojumu aptaujāt un izzināt iedzīvotāju vēlmi, kurš vēlas piedalīties tautas nobalsošanā. Pēdējais šāda tipa lēmums tika pieņemts Saldus novadā 2022. gadā janvārī, neilgi pēc valstī notikušās administratīvu teritoriālās reformas, kad Saldus novadu apvienoja ar Brocēnu novadu. Tātad arī pēc Centrālās vēlēšanu komisijas pieteikuma mums bija jāatjaunina privātu personu paraksta apliecinātāji. Tātad sagatavotais lēmuma projekts lūdzu sastāv no 4 punktiem, kas attiecās uz secību un pilnvarojumu, kuram turpmāk novada dome uztic paraksta apliecinātāju pilnvarojumu, plus dod uzdevumu Saldus novada vēlēšanu komisijai realizēt tālākās, darbības procesālās. Paldies, Valdi, man sajūta, ka mēs satvērsim pārakstam. Paldies tā. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, Valdi. Tavs jautājums guva atbalstu vienbalsīgi deputātas vidū. Paldies tev, Valdi. Tālāk 19. par ētikas komisijas vārdisko sastāvu izmaiņām. Tātad Arvi Blūma vietā ir sagatavots lēmumprojekts darbu turpināt šī komisijā Karina Ciesmani. Vai kolēģi ir jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi apstiprināts. Tālāk 20. lēmumprojekts ir par grozījumiem mūsu transporta kustības drošības komisijā, kur ir sagatavots lēmumprojekts, ka darba vietā mums darbu turpināt Gatis Krastīņš, kurš arī būtu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Vai kolēģi ir jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav, tātad vienbalsīgi. Paldies, kolēģi, par atbalstu. Un tālāk 21. mums ir par šķiroto atkritumu savākšanas laukumu nodošanu vidas pakalpojumu Liepājai pilnspēcībai. Lūdzu, Raivi. Šo jau gan visnozīmēs, no tiem visiem sagatavots lēmuma projekts ir, tātad projekts ir realizēts, nepieciešams papildinājumu un attiecīgi izskatīts ir Finanšu komitejā, būs atbalstu, lūdzu atbalstīt arī domas sēdē, lai pēc iespējas ātrāk varam uzsākt atļaujas kārtošanu, pareizi sakot, tad vidas pakalpojumu Liepāja kārtos atļauju šeit izveidot tad šķirotu atkritumu laukumu. Jā, kolēģi, kas ir ļoti būtisks, protams, šis ir procesuāls lēmumprojekts, lai turpinātu darbību un uzsākt darbību jaunais laukums, bet tad mēs esam palaiduši akciju, lielgabarītu savākšanas akciju, kur arī būs iespēja šo laukumu apskatīt, dzirna vielāt, mēs tā kā iesildīšanās akciju mūsu novada iedzīvotājiem un arī Brocēnos arī ir vieta, ja? Vai nu? Ir, ja? Tad lai sekojiet līdz aktuālajai informācijai, tā ir iespēja pavasarī atbrīvoties veiksmīgi no lielgabarīta nevajadzīgām lietām mūsu iedzīvotājiem. Ja? Vai kolēģi vēl ir kādi jautājumi vai viedokļi? Ivar, tev? Jā, varbūt tas nav konkrēti saistīts ar šo laukumu, bet kas vispār notiek šobrīd ar šķirotajiem atkritumiem novadā? Jo ceļš pilsētā tās tvertnes ir pārpildītas tur visu laiku. Jā. Vai tur kaut kāda Paldies, Ivar. Jā, situācija ir kāda skaidrs, ka šobrīd ir pats karstākais periods attiecībā pēc izmaiņām līguma, tātad pakalpojumu sniedzēju pusē, tātad saskaņā ar mūsu lielajiem varam direktīvām, vadlīnijām un tā tālāk. Mums novads ir sadalīts 2 zonās, līdz ar to daļai iedzīvotāji mainās pakalpojumu sniedzējs, līdz ar to tā ir jauna sistēma, maršruti un ir kaut kādi jauni izaicinājumi. Līdz ar to mēs tiešām ikdienā ar to ļoti nopietni strādājam un esam ciešā kontaktā runājot par atsevišķām vietām, kur tas viss notiekās un situācija, es gribētu teikt, uzlabojās. Diemžēl, jā, šis pārņemšanas posms viņš ir sarežģīts, tāpēc, ka atsevišķās vietās netiek varbūt arī nodot informācija, līdz ar to netiek visur izvest, tad vienā vietā, protams, krājās, otrā neizved, un līdz ar to, bet mēs, jā, esam visu laiku ciešā kontaktā, un līdz ar to lēni gari, es gribētu teikt, ka tā situācija uzlabojās. Tā ir. Ja tas bija, to mēs rēķinājāmies, ka tā būtu. Diemžēl man arī ļoti nepatīk, jo es nesaprotu, man sajūta, ka mēs būtu, es nezinu, Ķīnas lielumā, ka mūs izdomā pa vidu dalīt un divus pakalpojumu sniedzējus, bet tas ir atkal viss konkurences nodrošināšanas
es likšu pēdiņās gan atvainot, to tur nodrošināšanu, bet līdz ar to tas ir ministrijas līmeņa stāsts, ko mēs īsti ietekmēt nevaram. Nu, diemžēl. Vai kolēģi vēl jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Tālāk 22, 23 mums ir rezerves zemes fonda ieskaitītās vienības Reimtas pagastā un Līdens pagastā. Tātad piekritība mūsu pašvaldībai vai kolēģi jautājumi par šiem diviem. Ja nav, tad lūgums par abiem arī nobalsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to 22, 23 ir mums nobalsoti. 24 un 25 ir par procesu, ja, tad atsevināšanu pirmpirkuma tiesīgai personai un tirgus vērtības noteikšanu. Vai kolēģi jautājumi ir par kādu no šiem īpašumiem vai vērtējumiem? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Tagad tu. 24, 25. Nu, labi, divi atsevišķi, bet nopietni. Nu, bet es kopā. Tad paldies. Jā, izskatīt viņu. Atturās nav, tad abi divi ir pieņemti. Labi, tad 26. ņemam atsevišķi. Lūdzu, Raivi, ziņojiet, apbižojies. Nē, es neapbižojos. Labi, runā. Jā, sagatavot lēmumu projekts par nekustamo īpašumu stirnāja atsevināšanu pirmpirkuma tiesīgai personai. Un šitam ir pirmpirkuma tiesīgā persona. O, super, paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Lēmums ir pieņems. Paldies, kolēģi. 27. arī atsevišķi lūdzu, Raivi. Jā, tad saņems iesniegums, un sagatavot lomas lēmums, tātad par kustamās mantas apaugumu noņemšanu, tātad īpašumā Ezergala, tas ir attiecīgi Brocēnu atpaceļš, ja mēs braucot pa ceļu varētu redzēt, kā mūsu skaisto Ciecers ezeru. Pareizi pateicu? Jā, paldies. Vienu mirkli bija smuki redzams, nu ir atkal aizaudzis. Vai kolēģi jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 28. arī lūdzu atsevišķi. 29. Nē, 28. lūdzu atsevišķi. Tātad ir par nekustamo īpašumu lieciecies jau 25a atsevināšana publiskā izsolē ir izvērtēts, nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai, līdz ar to nododams atsevināšanai. Paldies. Paldies, vai paziņojumi, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Lēmums ir pieņems. Lūdzu, 29. atsevišķi noziņot. Par īpašumu Saules iela 15 Brocēnu pilsētā atsevināšana publiskā izsolē ir izvērtēts, pašvaldību funkcija nav nepieciešams nodošanai, līdz ar to ir nododams publiskai atsevināšanai. Paldies. Paldies, vai paziņojumi, kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Lēmums ir pieņems. Paldies, kolēģi. Tālāk viens no ļoti būtiskiem jautājumiem ir 30. lēmuma projekts, kas ir par mūsu iedzīvotāju padomu vēlēšanu rezultātiem un vārdisko sastāvu apstiprināšanu. Ziņo mums Evnika Īdina Rozīte, viņa mums ir pagastu vadītāja, bet viņa arī mūsu komisijā diezgan zinoši par šo jautājumu. Lūdzu. Jā, ceru, ka varēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet labdien! Saldus novada dome 2025. gada 23. oktobrī izdeva saistošos noteikums, numur 21, Saldus novada iedzīvotāju padomes nolikums, kas izdots saskaņā ar pašvaldības likumu 58. pantu, 5. un 6. daļu. Atbilstoši nolikuma prasībām Saldus novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos, un darbībā iedzīvotāju padomē sākotnēji tika saņemti 82 pieteikumi. Bet līdz vēlēšana sākuma punktam daļa atteicās, un līdz ar ko kopā 70 kandidāti šādos pagastos, kā Ezeres, Gaiķu, Jaunaucis, Jaunlutriņu, Kursīšu, Nīgrandes, Novadnieku, Remtes, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas un Brocēnu un Saldus pilsētās. Tātad vēlēšanas tika organizētas klātienē, Saldus novada bibliotekās, kā arī bija iespēja balsot attālināti, aizpildot veidlapu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt uz pašvaldības e-adresi, e-pastu, pasts@saldus.lv. Tātad balsošana, vēlēšanas tika organizētas no 2026. gada 4. marta līdz 2026. gada 18. martam. Un es saprotu, Linda ir nosūtījusi jums arī visus vārdiskos sastāvus, un tāpēc man ir liels lūgums balsot par 11 iedzīvotāju padomēm. Un tad ir jautājums priekšsēdētājiem, vai arī
katrs jānosauc atsevišķi iedzīvotāju padome vārdisko vai taupu? Tas, ja jūs uzstājat, protams, jā, bet es domāju, ka Zane palaidīs tādas sociālos tīklos, protams, šos te sastāvus, un viņi būs visur pieejami, un mēs viņus arī pareklamēsim. Jā, liels lūgums pārskatīt, lai nav interešu konflikts, balsot par konkrēto pagastu, ja ir kādas saistības. Deputāti jau nevarēja piedalīties. Jā, pie apstiprināšanas. Vienīgais radinieki, bet lūdzu, Aigat, tev. Pajautāt par to aktivitāti, cik bija, kurās komitēs pagastos, kur bija vislielākais un kur vismazākais skaits. Tā, jums arī tabuliņa tika nosūtīta, bet lielākais balsotāju skaits ir Ezeres pagastā, Nīgrānas pagastā, Saldus pagastā. Un tas ir 126 balsojumi kopā Ezeres pagastā, bet, diemžēl, neizdevās vēlēšanas Novadnieku pagastā un Saldus pilsētā. Novadnieku pagastā pietrūka 28 balsis un vēlētāji, un Saldus pilsētā 78. Cik tur ir Saldus pilsētā nobalsojuši? Saldus pilsētā ir nobalsojuši 23. Jā, kolēģi, paskatoties, protams, uz šo procesu kopumā. Visi skaitās arī ievēlēti pēc 100%? Nē, visi nav ievēlēti. Ir skaidrs, ka skatoties kopējo tad aktivitāti, es vēlētos, protams, ka lai būtu lielāka, jo diemžēl tā aktivitāte, lai kādiem pūliņiem centās, man liekas, ka tomēr varētu būt lielāka. Bet, kāda mums ir, tāda mums ir. Jā, lūdzu. Es arī skatos, vienkārši, ja tur ir bijuši daudz, tad vajadzētu būt. Pietrūk balss. Saldus pagasts. Nav pievienots lēmumā? Nav lēmuma projekts, Saldus pagasts. Jā. Saldus pilsētas nesanāca, Novadnieki nesanāca, bet Saldus pagasts sanāca, tad ir jāpievieno, ir aizmirst pievienot, jā. Tad tur viss ir, jā? Jā, es varu, jums arī šāda te tabuliņa. Tātad Saldus pagastā ir ievēlēta Velta Auziņa, Edgars Fabrīcijus un Ļubova Kaptēna. Es kaut kur redzēju, es tiem vēl. Es varu iedot apskatīties. Jums šādai tabuliņai ir jāpadarē. Bet viņš ir domas lēmumā vai vēl nav? Mēs neesam vienkārši pievienojuši. Domas lēmums Saldus pagasts nebija paredzēts. Tas tiks izdarīts. Tā, kolēģi, paldies par atsīgumu, un man priekšlikums, protams, papildināt lēmumu projektu ar Saldus pagastu ievēlēto iedzīvotāju padomu. Ja, kur, kā tu minēji, ir 3 cilvēki ievēlēti, ka būs lūgums, uzreiz nobalsojumu, lai mums nepazūd tulkojumā. Ja, kurš par papildinājumu ar Saldus pagastu iedzīvotāju padomas vārdisko sastāvu. Paldies! Jā. 12, jā. Paldies, kolēģi. Vai vēl jautājumi vai viedokļi par šo? Ja nav, tad man lūgums ir balsot, kurš par. Paldies, mēs šīs visas arī iedzīvotāju padomas apstiprinām. Novēl no savas puses tiešām ļoti aktīvu darbu, jo tas būs pirmais tilts, ar ko mēs sāksim sarunas, protams, pagastos, tā kā līdz ar to darba būs ļoti daudz mums. Paldies, kolēģi. Un tātad mums ir palicis viens lēmuma projekts, kas ir saistībā iebalsots mums papildus darba kārtībā par sadarbību absolventu saldojumu organizēšanā. Ziņo mums Inte Vanaga, lūdzu. Labdien, kolēģi! Beidzoties gandrīz domas sēdē, sveicināšu jūs. Šajā nedēļas laikā ir saņemts no SIA Event Time iesniegums, kuru kopdarbībā ar aktīviem bijušiem savas pirmās vidusskolas absolventiem vēlas sarīkot jau likvidētās vidusskolas bijušo absolventu salidojumu. Un iesniegumā ir lūgums nomas maksai noteikti 100% atlaidi. Par cik iesniegums ir no komercsabiedrības, tad tikai ar domas sēdes lēmumu var piešķirt atlaidi. Un aprēķinot, tā ir 4500 saistībā ar to, ka komercsabiedrība to organizē, tad arī ir lēmuma projektā de minimis normatīvi, un kas uzliek arī pasākumu organizatorei, un šai sakarā SIA Event Time reģistrēties EDS sistēmā kā
de minimis atbalsta saņēmējai. Un lūdzu atbalstīt, kad nomas maksa sporta kompleksā ir iedot 100% apmērā. Jā, paldies, Inti. Jā, tā kā diemžēl mēs nevaram ģimnāzijas ēku viņiem nodot šī te pasākuma organizēšanai, tad mums bijušas sarunas par to, ka šis pasākums varētu notikt sporta kompleksā, un man liekas, ka ļoti pretim nākoši būtu tiešām ļaut šo ēku izmantot bez maksas šo te salidojumu laiku. Vai kolēģi ir jautājumi vai viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to arī šis lēmums projekts ir pieņemts. Paldies, kolēģi, līdz ar to visu domas sēdes kārtība ir izskatīta. Man jāatvainojās, un izpildu direktoru šobrīd ir slimības labs, tā kā novēlēsim viņai ātru veseļošanos un labu veselību, un noteikti viņa būs uz nākošo domas sēdi ar savu ziņojumu par aktualitātēm mēnešu garumā. Lielas paldies, priecīgi, un tiekamies nākošajās komitejas sēdēs. Paldies jums!